Tautas balsī jau rādījām stāstu par 23 gadus veco rīdzinieku Maksu, kurš pamatīgi pārsteidza tūkstošiem cilvēku, parādot, kā ar domu spēku spēj liekt dakšas un karotes. Я умею сгибать металл, да. Я умею видеть сквозь предметы, контактное чтение мыслей. И много других вещей очень интересных умею делать. Pēc šī stāsta demonstrēšanas simtiem internetu komentētāju apgalvoja, ka netic Maksa burvju spējām. Puiša priekšnesums esot tikai un vienīgi veiksmīgs triks. Tautas balss nolēma pārbaudīt, vai patiešām Maksa priekšnesums ir tikai profesionāls apmāns. Internetā atrodamā informācija atklāja, kā tiek locītas karotes un dakšas. Arī Maksa atzina, ka lielākais noslēpums ir veiksmīgs treniņš. Я тренируюсь постоянно, все свободное время, скажем. То есть, когда я еду в машине, в транспорте, там, я могу заниматься синхронизацией левого-правого полушария мозга, фактически делая там какие-то упражнения на руки, ну, чтобы левая и правая сторона работала одновременно. Также, допустим, могу делать какую-то мыслительную тренировку. Un Maksam ir taisnība, jo lielākais noslēpums slēpjas tajā, ka karotes tiek veikli salocīts jau pirms triku meistars sāk tās locīt ar domu spēku, un svarīgākais šajā procesā ir roku veiklība. Arī profesionāli iluzionisti apstiprināja, ka Maksa priekšnesums ir viens liels triks, un ar domu spēku tur nav nekāda sakara. Mūsu profesija, ilūzija no latīņu valodu, tā ir tā, kā tas ir apmāns, kad latviešu valodā. Amants, jā, tā ir. Ja mēs runājam par karotiem un dakšiņiem, šo triks viņš ļoti pazīstams pasaulē. Tas nav tad kāds individuāls. Bet ne katrs iluzionists izmanto šo un parāda šo brīnumu. Viss var paskaidrot, bet es jums neatveru noslēpumu. Lai gan veikt šo triku var ik viens, lai to izdarītu patiešām ticami, nepieciešams ilgs treniņš. Maģijas veikalas nopirkat visu informāciju, ko mums patika, ko mēs gribam parādīt skatītājiem. Jebkurš, kuram patika šo māksla un patika šo brīnums, ko rada māksla, protams, ka viņš var to apgūt. Jā. Ja mēs runājam labi, un ja jūs trenēties ļoti daudz, ne 15 minūtes diena, jā, tad principi vajag 1 gadu. Bet varbūt viss nemaz nav jāizskaidro, un cilvēkiem vienkārši jāļauj ticēt brīnumiem. Mūsu kolēģiem un mums ļoti svarīgi to, kā cilvēks brīnīties. Bet ne, triks, ļoti labi. Skatītāja uzdevums ir baudīt burvju mākslinieku priekšnesumu, nevis līdz sīkumiem saprast katru viņa triku. Galvenais ir ticēt brīnumiem. Zīta Lazdāna, Edgars Jākapsons, Tautas balss.